Esam atbraukuši šodien uz Forum Auto, uz Kia Latvija. Mēs atdodam mūsu foršo un ļoti veiksmīgu auto, ar ko mēs nobraucām 3 mēnešus. Pirmkārt, es gribu pateikt jums lielu paldies par šo sadarbību. Lūdzu. Šis brauciens, ko mēs izbraucām, neteiksim, cik viņi paši pēc tam redzēs, cik kilometrus, bet ir nedaudz virs 10 000, ko mēs esam nobraukuši. Tiešām tie labākie vārdi tikai par šo auto, un tiešām, ja jūs, skatītāji, meklējat kādu auto, ar ko doties ceļojumos, tad noteikti patreiz mēs varam ieteikt šo auto. Kā jau es iepriekš minēju, gan ekonomisks, gan ļoti labi kalpo ceļā, gan arī ļoti ietilpīgs. Mums 4 cilvēkiem lielā ceļojumā uz Slovākiju viņš pat tiešām bija pašā laikā. Bet esam atbraukuši uz šajieni, lai mums nedaudz izstāst dažas features, ko 3 mēnešos mēs nevarējām atklāt. Protams, par mums nedaudz smējās, kā es tāds pavisam vieglas features neatklājām, bet noskatījos mūsu video. Jā. Vismaz noklausījos. Jā, noskatījos, noklausījos, jā, un varbūt bija pārsteigts drusku. Jā, ir kaut kādi varbūt tie komentāri, par ko mēs īsti nebijām, tātad šī 3 mēnešu laikā varbūt nebijām atklājuši īsti. Ko gribētu vēl uzsvērt un parādīt? Pirmais komentārs bija, jā, es biju pārsteigts to, ka neatklāja tā mazā displeja dubulto funkciju. Tas mazais displejs ir ar 2 funkcijām. Viens ir klimata kontrole, ka var regulēt caur viņu klimata kontroli, kā ar mazu tādu skārienu jūtīgu ekrānu, un plus ir 2 fiziskās pogas, kas regulē katrai pusē temperatūru. Un tad, kad pieskarās tajā vienā vidas daļā ar pirkstu tam ekrānam, tad viņš pāriet kā uz multimēdijas pārslēgu, jā, un tad var regulēt fiziski skaļumu, ne tikai uz stūres, bet arī fiziski ar pogu. Var ieslēgt navigāciju, var operēt ar mediju sistēmu. Jā. Nu, tā kā viņam 2 funkcijas ir tam ekrānam. Es to, kad biju uzfilmējis, kad mēs nevaram atklāt, kā varam ieslēgt šo skaļumu, netīšām pieskāros un nesaprotu, kas te notiek tagad. Un es tagad piedarbinu mašīnu un gaidu, ka viņš atliks apakaļ. Nekas nenotiek. Kā jau iepriekšējā video es minēju, viena no funkcijām, kas man pietrūkst, tā ir šī podziņa, kas šeit ir. Bet mums tūlītām parādīs un pierādīs, ka tiešām Kia Sportage'am šāda funkcija ir. Šeit viņa iet ar roku. Īstenībā viņa nav nemaz tik viegla. Ot, kas nepatīk, kad ir viņa jāiztaisa tā diezgan stingrāk šeit. Tagad viņa ir forši, bet Kia ir arī tāds podziņš. Tas ir iespējams uz Sportage GT Line komplektāciju, sākot no GT Line. Jūs braucāt ar drusku zemāku komplektāciju, kas ir EX, bet tā funkcija ir iespējama uz GT Line vai jau uz augstāko TX komplektāciju. O jā. Šito varētu nosaukt par manējo funkciju. Un vēl viņai ir, ja ir elektriskais bagāžnieks aizmugurējais, tad, ja ir aktivizēta funkcija akal uzstādījumos, tad pienākot ar atslēgu kabatā, turot kasti rokās, nav jāžonglierē uz vienu kāju, bet pienāk 3 pīkstieni un bagāžnieks ceļās vaļā. Tas noteikti, tas ir lieliska lieta īstenībā, ko es vēl gribētu uzsvērt, ko es pēdējos laikos baigi sapratu arī, ka ļoti ērti. Vienalga, kur tev atrast tos atslēgas. Pienāc, tev tikai roka jāuzspiež ir uz rokturu un mašīna atslēdzās. Nav jāmeklē pults, jāatslēdz. Zini, kā tu pienāci, uzspied un viņa atvērās. Tas īstenībā tā ir tā, ko es tādu pēdējo mēneša laikā novērtēju ļoti. Bieži vien ir kaut kāds mants, tev zina, kā vēl kaut kas. Iedarbināšanas poga bez atslēgas arī. Jā, nu tas ir, protams. Varbūt kāda ir vēl tā funkcija, ko... Nu, par to, jā, tas, ko uzsver par to pīkstēšanu, jā, kad tās ir jaunās funkcijas, ko šobrīd vairāk tas ir saistīts, ka jā, tās ir prasības, kas ir šobrīd no visas Eiropas Savienības pret visām ražotajām markām, jā, ko Eiropas Savienībā pārdod automašīnas jaunās. Tas ir drošības. Tā ir galvenokārt un vienīgi tikai tā ir drošības, jā, tas ir tās visas līnijas sekošanas, kas jau ir jau kādu laiku. Tagad tas ir ceļu zīmju visa atpazīšana,
brīdināšana par ātruma ierobežojumiem, un tas ir tas, kas pīkst. Ja. Šobrīd jau ir gājis uz priekšu, mums ir flagmans, kas ir EV9 elektriskais Kijā. Viņam pat ir tāda atsteņa, kas skatās šoferim acīs un vēro, vai šoferis nenovērš skatienu no ceļa. Jā, tikko kā ir vairākas sekundes ir novērsts skatiens, tad arī pīkst un saka, skaties uz ceļa. Tad sanāk, ka īstenībā EV9 varētu būt tiem, kam patīk sēdēt ilgi telefonā. Arī jā. Var pārmācīt jā, tādā vai arī veidā. sēdēt tajos ekrānos, kas jau ir pa vidu, jā, kas, principā jau ir kā, normāli izmēra planšeti. Jā. Tā kā, kas vēl ir tāds, ko es, kad Kijai ir tā vidējais ekrāns, vai ne, kur var visu vadīt, lielais jau ekrāns, un viņam ir ļoti laba. Es pats, ko visiem arī iesaku un pats lietoju, tā ir tā funkcija, meklēšanas funkcija caur uzstādījumiem, iet uzstādījumos, un tad parādās meklēšanas funkcija. Un tad, protams, tas ir caur angliskiem vārdiem, ir vienkārši liek, ja grib par sēdekļiem, raksta sēdekļus vai ne angliski, ja grib par klimatu vai grib par kaut kādām drošības funkcijām. Un tā meklēšanas funkcija atrod visas šīs lietas, kur viņas ir paslēptas. Ja? Nav tā, ka jāmeklē un jāiet no vienas sadaļas uz otru. Jā, un tad viņas var regulēt, viņas var atslēgt, viņas var minimizēt, aktīvas padarīt, pasīvas padarīt. Tur tās iespējas ir ļoti, ļoti dažādas. Bet, diemžēl ir, par cik tas ir saistīts ar drošību, tad ļoti daudz tās funkcijas ir atslēdzamas vai daļēji pasīvs, kā saka, aktivizēt viņas kā pasīvs tikai līdz nākamajam braucienam. Tikko kā izslēgs automašīnu, atkal viņi iedarbinās, šīs funkcijas būs aktīvas palīdzēt. Jā. Tas viss ir dēļ tā, lai palīdzētu un minimizētu jūsu neuzmanību. Īstenībā es pavisam nesen tikai atklāju vēl vienu funkciju, ko līdz šim nebija sanācis. Visi brauc ļoti mierīgi, ļoti uzmanīgi. Tad kaut kā sanāca, man mašīna priekšā strauji nobremzēja. Es sapratu to distanci, cik ir tālu. Es tā lēnām, būtu es piebraucu droši vien tuvāk, bet viņš uzreiz nometa pa nažiem. Jā. Man bija baigākais pārsteigums. Tā ir aktīvā, jā, tas ir atpazīst automašīnas, atpazīst gājējus, jā. Vēl viena ļoti, es nezinu, vai ir ievērots vai ne, man, piemēram, ļoti labi patīk, kad stāv sastrēgumos un pēkšņi, nezinu, es aizskatījies kaut kādā ekrānā vai saņēmis ziņu telefonā un uzmets acis. Ja priekšējā mašīna sāk kustēties, tad mašīna ļoti neuzkrītoši pabrīdina, ka priekšējā mašīna ir sākusi braukt. Tad tas atgādinājums sāc arī tu braukt, nevis sēdi. Es neesmu pamanījis. Jā, tāda ir, viņš tā ļoti neuzkrītoši ping, tāda uztais mazu signālu un kad jāsāk braukt. Varbūt tā mēs nekad nenovēršos. Varbūt arī, droši vien. Pārāk godīgs braucējs. Jā, tā kā, tāpatās arī ir tāda, laikam smieklīgākā brīdinājuma sistēma, ko es vienmēr arī saku cilvēkiem, ka to, protams, var atslēgt un to var atslēgt uz to lietošanas laiku, cik lieto to mašīnu, kad izslēdz mašīnu, attaisa durvis, tad izlec brīdinājumu trīsstūrītes un saka, pārbaudiet aizmugurējo sēdekli. Es vienreiz paskatījos, otrais paskatos, kad viņš brīdina, es nevaru saprast, kas pa lieta, un te es sāku patiešām iedziļināties lietotāju instrukcijā un paskatīties, kas tas tāds ir. Izrādās, ka tas ir tādiem cilvēkiem brīdinājums, lai neaizmirst bērnus vai mājdzīvniekus uz aizmugurējā sēdekļa. Īstenībā tas jau pēdējā laikā visu laiku dzirdams ir kāds bērnu aizmirst, suni aizmirst vēl kaut ko. Jā, tāda arī lieta. Vinī maisiņu aizmirst. Tāda arī lieta ir. Īstenībā pa maisiņiem runājot, man tā bija aizvakar. Nopirku Rīgā krējuma daudz, man treniņu nomet notiek. Visu dienu tā arī aizmirst. Vajag vēl pabrīdināt, ka kaut kas ir bagažniekā. Jā. Bet vēl viens jautājums par to lielo planšetu. Viņa ir tiešām tik liela. Ir, piemēram, ir citos automašīnās, ir tā, ja tu apstājies, tu vari pieslēgt, piemēram, YouTube to pašu pastīties. Vai kaut ko šeit ir tāda iespēja? Nav. Nē. Nevienā Kijā tādas nav. Vai mēs varam sagaidīt? Droši vien. Un tas mans ieteikums, kad uzlīmē to plēvi, un blakus sēdētājs redz tajā leņķī, jo no šitā no turienes neredz, viņš tikai var dzirdēt. Tad ir vajadzīga tā speciāla plēve, jo tam plēvēm parasti ir tā, ka no sāna leņķa neredz, tikai redz pretskatā. Jā, tev vajag uztaisīt tā, lai nav viens. Bet tik un tā, mašīna tiešām nokalpoja mums ļoti
Lieliski. Prieks dzirdēt. Esam patīkami pārsteigti. Īstenībā mēs visi esam tiešām pārsteigti. Man arī draudzene pabrauc, un man arī puika īstenībā nevar teikt, bet pie mājām pamēģināja pastūrēt. Viņš saka, ej, tu nost. Viņš saka, es izaugšu liels, man būs Kijā. Tā kā patīkam dzirdēt, no visiem, kas ir izmēģinājuši, protams, ir arī nākuši cilvēki klāt un jautājuši. Esmu atļāvis arī izbraukt kādu aplīti. Ir īstenībā no visiem ir saņemts ļoti labas atsauksmes. Pagaidām paldies par sadarbību un cerībā uz turpmāku sadarbību. Paldies!